Čau, draugi un sekotāji! Ir klāt 29. jūnijas, un mēs šodien brauksim ciemos pie brāļiem Valdmaņiem uz Cīravu. Viņi bija pie mums Grobiņā uz retro pasākumu, un viņi ir izdomājuši arī uzriekot tādu mazu, nelielu retro sajietu. Tāpēc brauksim apskatīties, kā viņiem iet. Tuliņ brauksim arī satikt mans retro draugus. Tad baudīsim dienu, paskatīsimies, kas būs sabraukuši pie viņiem. Esam satikšanās punktā, redz, ka jau draugi ir saradušies ar pāris mašīnām. Jā, čau visiem. Eku tehnikas sapucēts jau ir. Žigulīts. O, treilers. Arī žigulīts. Moskbīters. Un vēl tur ir Volvo galā. Tā kā jā, izstās jau, ka mēs beigās daudz būsim. Skatījos pār 9 arī diezgan daudz mašīnas gāju, un tagad tiekamies drīz Cīravā. Drīz jau esam klāt. Bišķiņa pēc benzīnošu salonā, bet tālos gabals ar šito mašīnu es toču no es nebraukšu. Ausis vienkārši iet ciet, bet vēl bišķiņu būsim jau notikuma vietā. Starp citu, Cīravā ir ļoti skaista vieta, kur var uztaisīt rītīgi labas bildes. Mēs te vienreiz arī par Žiguli filmējam Viģiku. Šitā paskatāties, kā smuka alai šeit ir. Ļoti labs. Rudenī vispār šeit izskatās pasakaini, tā kā iesaka atbraukt uz Cīravu. Braucam iekšā, te ir diezgan daudz cilvēki jau sabraukuši, sastājušies, tā kā izstās interesanti. Jā, esam veiksmīgi tikuši līdz galam, piereģistrējušies. Tagad dod katram šitādu lapu, arī pateicības raksts par to, ka tu esi ieradies. Un iesim apskatīties, kas vēl šodien te notiek. It kā ir ļoti daudz mašīnas sabraukuši, arī youngtimeri. Redz, ka man šķoms Volvo guru Volviks, Robis. Nu, kā Robi iet? Atbraucām. Pasties kā pucē. Atbraucām. Dzīvi, Volviksam viss maizē, ne? Ir ko darīt. Ir ko darīt, bet necenšās. Jā, youngtimeri te netrūkst, sākot no tejienes. Daudz Liepājas mašīnas vietējie. Mālači čāļi arī ir sabūvējuši tos autiņus, un te reku visi vēl pucē autiņus. Interesanti šitie youngtimerīši. Arī eku Volvo daudzi. O, Sāps tāds interesants. Ļoti interesants. Ainars kaut ko tur štuko savā galvā. No, Ainar, kā ir jau uzlīmīt. Esam Cīravā. Redzam, smuki. Kaut krājās lēnām. Lēnām krājās. Mantojums. Redz, ka te vēl visādi žigulīši ir. O, kaut kas pazīstams. Mūsu vecā mašīna. Super. Te vēl ir žigulīši. Arī šis ir no Liepājas, Mersīts. Kas te vēl otrā pusē arī jau ir redzēts mašīnas. Kas, starp citu, arī bija pie mums Grobiņā. Ja neesi redzējis Viģiku, noskaties. Redz, ko vēl ir. Osīts arī. Kaut ko mēģina atkal darīt. Čovecīt. Mēģinam sapildīt. Varbūt... Kāda cena? Godīga? Nē. Retro nevar būt godīga cena. Nevar būt. Tu pats redzi, atceries, ka tev bija zilais žigulīts, ko šitie papīri nozīmē. Jā, tā ir manta. Tā ir manta. No. Un tā, ka tā, reku, manējais īstenībā arī ir atbraucis vecais. Jā, satik jau. Nu, re. Tā, paku visādi mocīši ir. Pastīsimies, reku, arī labais autiņš. Interesants bembīts. Redz, ka pat traktors te ir fotostūrīt. Ierakst komentārā, tu gribētu kādreiz, ka es uztaisu kādu Viģiku pa traktoriem, nu, vecajiem, pa kādu čēznieku. Ja jā, tad ierakst komentārā, tad mēs kaut ko izdomāsim. Šitie arī izstās pazīstami. Redz, ka pazīstams čālis. Nu, kā tev iet? Nu, sveiki, ļoti labi, ļoti labi. Skatos, ka tāds smuks laiks dalībniekiem ar tas ļoti patīk, var smuka atbraukt, izbaudīt. Jā, Mālači veči arī organizēja tusiņu retro, un tā mēs te visi draudzējamies savā starpā. Redz, ka čālis no Pastendas atbraucis ar traktori ir.
Ne jau šādi tādi. Ne jau šādi tādi, jā. Eku. Tas ir unikums. Vēlāk atradīsim saimnieku, tad uztaisīsim kādu interviju. Šis ir pats labākais, ko redzēt, kur viņš detaļas ir meklējis. Oho, pasēc, cik interesanti. Jā, pa visurie. Alfrēds ir atkal, jā, uzriktēji. Bet kopā stāv, jā. Labi, aiziesim pastīties mocīšu un vēlāk arī pastīsimies visu pārējos. Redz, ko arī no Liepājas sabraukuši ir. Minimokiki, Jāvas, Janko. Sveicināt. Čau, draugs. Dienā, visu Paldies. labāko. Paldies tev arī, piedod, čau. Es domāju, ka tas sproģis cerēs. Es domāju, šodien jāienešana. Čau. Nu, kā iet? Jā, nav. Veikmīgi atbraucāt? Atbraucām veiksmīgi. Čau, draugs. Tā. Pat sunim patīk retro tusiņo. Tā kā te ir boigi daudz moču. Visāds jāvīts. Šitai jāiet ir garām, šitai 250 tā. Man tā cepī viņas tik ļoti, viņi grib nopirkt. Redz, ko jau bišķi jaunāki modeļi ir. Diezgan daudz ir. Cilvēki tā centušies atjaunot. Redzi, neviens nepārdod šitās. Vērtība. Neviens viņas nepārdod. Jā, tā kā interesanti cilvēki lēnā garā brauc šurp. Un noteikti, kad būsim tāds bariņš. Te piereģistrējušies ir apmēram 100. Tas ir ļoti daudz tādam tusiņam. Un vēl ir tāda, ka es, kas nav piereģistrējušies, kas pēdējā brīdī izdomā izvilkt savu mašīnu un atbraukt. Tā kā skatīsimies, kas tur notiks vēl šodien. Redz, ko arī mosīts stāv. Sarkans salons. Šis arī varētu kādreiz kļūt par alīnieku. Redz, ko kaut kas redz. Arī interesants autiņš. Žigulīši. Diezgan sapucējuši tās mašīnas ir tomēr cilvēki. Šo arī kaut kāds mērs izskatās, ka kaut kāda baigā paka. Paskatīsimies, kas tas ir. Mērsīts, jā. Šitais arī drīz būs jau retro, ja ne pat jau tuliņ jau ir. Te ir žigulīši. Vecais Audi pa žiletē, man liekas, viņas kādreiz saukāja vēl viens. Golfiņš. Ot, šitā ir riņķīgā mašīna. Interesants salons. Kādreiz franči laikam kaut ko pīpēja. Vēl viens noskričs. Ierakst komentārā, vai tā ir problēma vai nav problēma. Es domāju, ka tā ir problēma kaut kāda maziņa. Varbūt tā kondīška tā kārā. Parādīšu, cik zemā mašīnām brauc cilvēki. Te kaut kāds pilveni ir sataisīti. Baigi interesanti. Nosēdināt, tur arī noteikti kaudze nauda ir iegrūst iekšā, bet, nu, hobijs paliek hobijs. Ot, redz, ko čalim patīk, kurīt sarkano. Šitā, čau, tavu mašīnu? Čau! Šitā tavu mašīnu? Jā, re, kur jau izlas tekstu. Kas? Tu kurī sarkano? Nē. Re, kur jau no iepriekšējā grobiņa mīti, kad man uzaicināja. Jā, krūti. Esmu klāt. Kā atbrauc? Nu, diezgan labi, vienīgais nevarēja atrast, kur nomazgāt. Jā, tā ir problēma mūsdienās. Bet arī inčīgs aparāts. Pacenties es. Daru, ko var? Apmēram. Jā, kaut kas jādara ir. Forši arī visāds vintage lietiņas tas salonā ir saliks. 80 hīti ritīgie. Viņi noteikti skan arī, ne? Čoj, reāli leģendārās dziesmas. O, baigi interesanti uztaisīt. Malacis čals. Tā arī kaut kur ir pazīstā mašīna. Ritīgs burkāns. Kanēļi mīļākā krāsa, starp citu, viņam zetki tādā krāsā ir. Žigulīši. O,
cigārs laikam, vai kā viņi tur dēvēja savā laikā jau. Mersīts, 123. arī forši. Moskviči, vēl viens moskviči. Šitie mani draugi ir. Tāpēc, kad, nu, zin kā, rallīniekam jau vajag draudzēties ar moskvičiem savādāk, lai detaļas varam dabūt. Bet tā ir forši, jā, kad nāk cilvēku ļoti daudz tur tālumā. Iziesim varbūt vēl vienu līkumu. Laiks arī mūs lutina. Vakaru gaida zema debesīm kopā, bet šodien jau izskatās, kad ir jau baigi forši. Ka jā, lēnām viss vēl ierodās un skatīsimies, kas būs pa tālākiem piedzīvojumiem. Es jums parādīšu, ko cilvēks ir uzbūvējis. Viņš ir ieguldījis daudz laika. Apmēram 900 darba stundas, saka, vai ne? Aptuveni, jā. Aptuveni, viss ir samainīts, un šitie arī jau, man liekas, uz ielām principā gandrīz vispār neredz vairs, bet izstās iespaidīgi. Un mūzikas sistēma viņa arī iekšā, nu rītīgi krūti. Var attaisīt, jā? Saloniņš tāds arī, nu rītīgi piestrādājis ir. No kura, kā tev radās ideja pa Volvo? 6 gadi apakaļ nopirku 901 priekš ziemas. Jā. Un aizgāja. Un aizgāja un tā sākās. Tā sākās, jā. Labs. Un tā pacietība ir arī nenormāli, kas te ir ieguldīta. Nenormāli. Es pat nevaru jums izstāstīt, ko nozīmē uztaisīt mašīnu no nulles. Kruti. Jā, tiekamies. Sveiki. Sveiki. Ko tu, Eguli, rakstījis tur? Krīzes? Šis ir mans retro čuvaks. Īstais retro perekups. Es jokoju. Ainars. Kris šofers. Kantētājs. Es jau ceru, ka viņš man drīkst krist iekāp tavā Volgā. Es jau ceru, ka pienāks tā diena, kad iedos man izrullēt. Pozitam, visu mūziciņu skan. Volga ir tēma. Viņi ir tēma, bet es pats nezinu, vai es tādu sev gribētu. Bet, nu, kas to lai zina? Tikko satikām čāli, kurš... Tikko nolaidies, tā tur tā kā parašūti. Viņš salons atnesa. Jā, man bija pilna soma rāda. Redz, ko Kristis ir izštukojis, kad viņš gribā, lai šitie vecie laiki atgriežās. Zina, Akta Full, Fast and Furious. Īstenībā savā laikā Liepājā bija pāris mašīnas šitādas ten saķūnētas, kā šis Golfs. Bija, es atceros, bija Audi, oranžs vēl. Tad bija Omega, arī uzķūnēta. Nu, bija kādreiz, ko redzēt. Viss pagaidām nenosaukšu, bet, nu, laikam kaut kas sāk atgriezties lēnām. Tomēr ir cilvēki, kas tos savus sapņus vēl nav izsapņojuši līdz galam. Savācis tagad eksperts, kas ritīgi velk pa autiņiem. Ainars Krists. Viņi saka, ka šitais ir pat taisno no šķūņa izvilkts. Bet, nu, nevar nepiekrist. Krist mainām pret Volēnu? Nē. Šis, man liekas, ir bijis sists. Kā ar vertikālā neparādās nekas. Čāls arī ritīgi pastrādājis, ne? Baigi smuki. Parādīšu jums, kāds saloniņš ir arī. Riktīgi labs. Šis ir krāsi, bet ritīgi čoski nokrāsot. Jā, kāds arī ir 74. īstais, viena no pirmajām. Mēs satikām šīs mašīnas īpašnieks. Pajautāsim kāds pāris jautājums. Čau! Labdien! Kā tu izdomāji šādu autiņu tieši iegādāties, vai viņš tev nāca pūrā no kaut kā, vai? Tas ir tāds likteņu pirksts. Sēžu mākslinieks, nezinu vārdu, uzvārdu, gribēja emigrēt, uz šo mašīnu gribēja atdot Lūžņos. Radinieki viņu izglāba un tādu nokļuva pie mums un tad ar dēlu lēnu garšu sabūvējām. Abi izglābāti. Arī te ir vietiņas, kur tu esi bijis, vai ne, ar viņu? Tur nekur tālu, bet tepat pa Kurzemi uz Rīgai. Jā, parādīšu, kāds salons izskatās. Un jūs no Saldas, vai ne? Es no Saldas, jā. Jā, ja mēs no Saldas atbraukt uz tādu mašīnu. Es pat durvis nejēdzu attaisīt viņai.
Posties. Eleganti. Baigi interesanti mašīna. Klausies, cik durvis tev tik prātīgi aiztaisījās ciet. Nostrādāts ir. Te pa 4 ir viegli braukt ar viņu? 4 ir viegli braukt, jo ir augsts sēžama vietas. Teiksim, tas, kad izskatās ļoti tuvu, tas tāds maldīgs uzskats, tad, kad tu iekāp un apstrēdies. Var pamēģināt. Ok. Iekāpsim, pastīsimies, kāda ir sajūta. Kāda ir sajūta tieši tā? Iekāp iekšā un pašūkojies. Pirmkārt, cik mīsti. Ej, tu nosti krūti, tev kabriolets. Ņemot vairāk mašīnas izmērs, tu nejūties diktenēri. Nē. Tāpēc ir vairāk vietas nekā Žiguļos. Posties. Arī šūpojās braucot. Tik mīksti. Rītīgi labs. Rītīgi labs. Kā var ārā teikt tāds mazs knibucīts, ar ko jāmāk atlaisīt. Jā. Nē, rītīgi forši. Nē, cepur nost, tev šī vienīgā vai vēl kāda mašīna? Nē, tas mums ir dēli. Tas ir viens un tas Volvo ar to BMW motoru. Jā, es pirmīt biju pie viņa arī. Lielo pārbūvi un tā tālāk. Jā, es pirmīt biju pie viņa. Vēl vienu nolikt garažā, arī izglābt. Jā, malaši cepur nost visu cieņu. Nav jau, teiksim, perfekti restaurēti, bet vismaz saglābti. Jā, vai ne? Tagad lēnām taisamies parāds braucienam. Eko visi jau savus autiņus jau darbina klāt. Un tuliņ brauksim. Lēnām gatavojamies. Blakus vēl mašīnas. Egils kungs kaut kur aizmugurē tur ir. Blivinās no Volgas. Arī diezgan daudz cilvēku ir. Ļoti arī daudz cilvēku. Pasties, kad parādi. Viens pa dienu tik daudz sabraukuši ir. Baigi feini.
vai patikt vecas tehnikas, tomēr Latvijā ir daudz, ļoti daudz retro entuziastu un katrs pa to savu mašīnī trūpējās kā māk un tik forši ir, kad ir arī apņēmīgi cilvēki, kas rīko šādu veidu pasākums, kur to arī satikt jauns paziņas un draugus un apskatīt, ko katrs ir savā garažiņā izdarījis. Nu, kosmos, ritīgi, kruti, malači, un cilvēkiem arī ir prieks, un tā mīlestība tiešām laikam nekad nevienam nebeigsies pret retro tehnikām, kurš ir retro tehnikas entuziasts. Kruti, vienkārši kruti. Abrīnoju tos cilvēkus, cik mēs tomēr esam daudz, un tik forši ir, ka ir daudz tik retro entuziasti, kuri ņemās un brauc no visas kurzemes šeit. Nu, forši. Te ir mazliet tāds maziņš sastrēgums, viss stāv, tomēr esam daudz, cilvēki arī daudz. Sākās atkal kustība, un tad brauksim atkal nopirkosim mašīnas, un tad jau pastīsimies, kas šeit vēl notiks, jo diena tikai ir tagad ieskrējusies. Esam veiksmīgi nobraukuši braucienu, un tagad atnācām pie Bāru calas pakaļienam, augstam aliņām. Pēc šķidrās maizes. Piesakojiet, starp citu, viņiem Facebookā. Te arī īstenībā mazajiem viss kaut kas ir padomāts. Es, ko visi spēlē, kaut kādas bumbas. Arī piepūšamie, nu forši malači. Cīra malači ir. Vakarā tur būs koncerts, te ir tāds laukumiņš. Spēlēs grupa, bet, nu, godam, jā, forši festivāls, malači, tiešām malači, cepur nost, un noteikti, kad braucat jūs arī kādreiz ciemos pie viņiem. Reku, tikām beidzot pie zaļā traktora īpašnieka. Man bija rītīgā cepura, tagad man vajag no galvā cepura īstā. O? Man to laik cepura galvā. Kurā brīdī tu aizrāvies ar traktoriem šitādiem? Zini, aizrāvos 1960. gadā, ka es šeit sekmīgi to skolu beidzu, to traktoris. Au, labi. Jā, un es viņu beidzu sekmīgi kā pa brīnumu. Jā, atsūtiet man tos video visu. Nu, aprēc, rulēs. Labāk jau būtu izraugs. Tēt būs vēsturisks notikums. Es domāju, ka šitais traktors, kad piedzima, man mamma vēl nebija piedzimusi. Tiešām? Man oma pat nebija piedzimusi. Jā, vai ne? Es nezinu, kurš... Man ir gads eju Jelgavā. O, reku ir galvenais instruments, kurbulis. Es negribēju baigi ilgi, domāju, jaust. Parādi, ko tu māki. Viņš jau vienreiz pielaiž. Jā. Prasīja, un jau pielaiž, viņš jau pielaiž. Arī atkarīgs krāniņu vaļā. Vasarā vajag var nosauļoties uz lauku, ne? Tas jau pēdējais ar 7 reiri. Uz undurēt nost. Un vietējās sievietes ar. Vienīgā problēma traktoram ir tas, ka undurēt nostam vietējās sievietes uz lauku. Ir jāpar viņu lauku. Nē, es te biju viens dienas nokritā. Brauksim. Aiziet! Nu, te nu kriet gan. Nē, tagad nav laika. Jūs atbrauciet cilvēku. Viņš jau rūcināja vienreiz jau. Aplausus! Alfred, tas ir super!
Nu ko, nu jau ir pienākusi apbalvošana, diena jau ir otrajā pusē. Lēnām cilvēki riktējās saviem autiņiem. Pirmīt bišķi kamera pamet čatu, daļa baterijas, bet GoPro tā ir normāla parādība. Parādīšu, kā brāļi gatavojās tādus kadrus, kurus parasti nevarēs redzēt pirmais. Pasties te varēs zupu dabūt, visa organizātori vienā vietā ir. Šitā vai iet? Nu, tuliņ būs lielā apbalvošana. Tūlīt ies vaļā, tad jūs redzēsiet. Uzzināsim patiesos uzvarētājus. Jā. Visi jau nevar sagaidīt, izskatās, bet malē. Izveidojam te kaut kā tādu skatītāju mūrīti, lai tie, kas nāk uz balvošanu, jūtās vairāk apbrīnoti. Vēlreiz var teikt, ka man tiešām patiesi prieks un savā ziņā arī brīnums par to, cik daudz jūsu kaut bija. Egils kungs svinēja. Pastāst, cik priecīgs līdz. Par kādiem nopelniem es nedzirdēju. Paldies, vecākais automobīlis. Paldies. Paldies. Droši. Vecākie mocīši. Tas tandēms, jā. Tas ir tev, jā. Nāk tā kā Un aploksnīt arī. Tikai skatītājiem redzēs arī aploksnīt nāk komplektā. Vēl viena skatītāja simpātija balvu moto kategorijā Nilam Andersonam ar javu un arī izpildus. Pagājuši gadu nebija nekas, šogad ir bijis, jā. Paldies, paldies! Paldies tev! Tā, auto simpātija balvas Raivim Lignickim. Sīvu cīņu bija. Tā varētu būt. Jānikam Eglītim, Paldies dalībniekam, kurš vis tālāk ir braucis pie mums uz šo spēkratu sajiet Cīravā. Un tas ir Edvards Ciprus no Ropažiem. Paldies. Nu, tad arī speci balva cilvēkam, kurš ir ieradies ar 3 mašīnām šodien. Tas ir Māris Pūce. Radošā noformējuma balva Andrim Slaidiņam. Čau, paldies. Ir zaļā naģe un tās īpašnieks Alfreds Zamockis. Paldies. Gribējās tev pārsteigt. Izdevās. Kamēr notiek apbalvošana, Ainārs ir sajūsmā par bagažnieku. Jā, bagažnieku. Paskaties, kāds ir nobrauc. Garšīgi. Oriģināls viss saglabājās, ka viņam vēl pat krāsas kods vēl oriģināls. Nulli, 1000 ir šilts, pusotrs Oriģināls šilts. nobrauc, apstīties. Pasties, šitie ir eksperti. Viktors Točni ir žiguļa eksperts. Noteikti daudz jau zina, kam ir žiguļi viņi. Ainārs vienkārši fano pa bagažnieku. Un es iešu pastīties, kāds ir spidometrs. Kur tu viņu no motoru muzeja izvilc? Nopietni tas ir viņam? Tā lieta. Jā, no kas ir tagad izpakot? Kāda? Kur tev tā paveicās cilvēkam dzīvē? Izrādās, viņš man blakus visu laiku garažā aiz sienas stāvēja. Kad mēs dabujāmies ar brāli, sadalījām tā. Es nopirku žigulu un brālis nopirku garažu. Un tā viņš tagad mums ir. Šitais ir motoru muzeja cienīgs eksponāts. Cik tā smarža nenāk no tā bagažnieka, un tu saprat, ka tur ir jauna mašīna. Kāsets? Reku, kaut kas pazīstams. Neaizmirstiet piesakot kanālam. Neaizmirstiet piesakot kanālam. Redzēs vēl visādi šitādas pērles. Tik tā arī izturēsim. Forši, nu malācis. Tur motoru tālpa arī noteikti spīd un laistās, ne? Nē, viņš sasmērās, lai nerūsē. Sastais stīgā. Principā netirgojās. Viņš sasmērās, lai... Nigroliņš. Movils, tas ir movils. Nigrols jau līp, šitas jau nelīp, šis ir movils.
Kā tev liekas, vispār viņam var būt vērtība vienkārši tagad, nu tā, kāda viņam varētu būt vērtība tai mašīnai? Kaut kādi 5000, ja ne vairāk. Jā? Jo es pats pa 5 viņa arī nopirku. Jā. Un tu, Viktor, kā tev liekas, cik varētu viņa maksāt? Tad es domāju, ka viņam varētu būt vēl lielāka vērtība. Kad, nu, pat cik viņam nobraukums, viņš nav salasīts, ne saspēlēts, ne savāks, no vairāk tam visādiem citām detaļām. Jā. Pat cik viss ir oriģināls, pilnīgi nekādu pat neviens skrūvīt viņam nav nomainīta. Kaut kāda ielikt no citas mašīnas, viņš pilnīgi viss ir. Nē, šis ir tēma. Tas tev jau nāca alumīnija radiators? Jā, viss pilnīgi viss ir oriģināls. Baigā pērla. Saglabājas. Tikai nomaskāts. Riepas nomainīts. No jā. Tā ir baigā Vienas zosen uzmet, ka tā var būt. Ko es varu teikt, šitā mašīna točina dzīve nav redzējusi. Tieši tā. Šitā nav redzējusi dzīvi. Labs, kosmos. Nu, redz, ko nozīmē, ko tev atbrauc uz kaut kādu retro pasākumu un tu vari ieraudzīt dažādas visādas interesantas lietiņas. Saimnieks saka, ka šitā kapeika ir oriģināla, bet... Nosacīt, nu. Bet es neticu, bet viņš tic tam. Nu, krāsa taču nav, ne? Krāsa nav, jā. Pārējais ir. BMW krāsa. BMW krāsa? A76. Tāpēc, ka BMW nesanāca. Tāpēc viņš Tā kā ir piedziņa. Labāks pa BMW. Vai ne? Piekrīt. Bet arī diezgan labi uzturēts. Kur dabūji to mašīnu? Brālis gribēja uztaisīt brāļu projekts, ap 2 kopā sākam. Viņam apnikās, es pabeidzu un pārpirku no viņa. Malacis. Viņš gribēja 5 gadus taisīt. Jā. Tā kā viss var attaisīt motors. Es nezinu, vai jūs redzēsiet video, kāda viņa izskatās, bet nu dzīvē tā krāsa diezgan omulīgi izskatās. Parādīšu jums toņu. BMW A76, Deep Sea Blue. Pasties, te ir viss smuki izkrāsots. Viss buferīši, viss zīmīts, viss nulīt pirk jaunu. Arī diezgan daudz laika un naudas ieguldījis. 5 gadus viņu taisīja pats. 5 gadi, jā? 5 gadus, jā, mocījos. Kamēr viss detaļas atradu, viss lēn gan, mājās garažā. No kurienes tu esi? Ķesterciems. Tukums. Arī pats no Tukuma atbraukuši cilvēki ir. Un Tukumā tomēr arī ir retro autiņi. Tur mums vairāk šitādi ir, jau trešais tāds pats vienam. Identiskā krāsa arī? Oriģināls, sarkans. Tā arī pilnībā viss pārlasīt. Es, ka jūs jau viņu pazīstat šito čalu, viņš atnācis iekaloties. Man liekas, Tukumā no tādu man rādīja Žiguli čals, es nopirku priekšējo buferi. Es atceros, ka man čals sūtīja bildes, ka viņam ir šāds Žigulīts zils. Viņš man sūtīja visu to restaurāciju. Viņa brālis? Varētu būt. Es noteikti. Redz, kā satikās tikko. No Liepājas. Es tur braucu no Rīgas pa ceļam kaut kā Facebookā. Tu gribēji šito te zem šito gumiņu? Viens man meklēja. Es buferi nopirku. Bet, nu, es nezinu, neatceros tieši no tevis. Cik maksā tāds buferis? 100 eiro es samaksāju pa viņu. 100? 100 vai 120 eiro, jā. Nedomājies, un Lūžņos 150 dod, ja jūs tādu nododat. Bet buferis jau nulīt, šitas bija nelietots. Zīmīt priekšējā jauna A40. Viens kalpaks 20 eiro. Bet ko darīt, ja ļoti mīlu? Nē, salasās. Dārgākais bija radiators. 270. Juhaidi. Tas nav zelta, ne? Bet jauns kaparnieks. Man bija arī labs, bet nedaudz suloja. Jā. Man apnika tur tīrīt, notīrīt. Kaparnieks lodējās. Man es arī salodēju, bet viņš tāpat suloja. Nu, nekvalitīvi varbūt salodēs. Un to otru jāizved salodoja. Tā man būs dzīve. Brīnišķīgi. Tas ir prieks skatīties. Ir Latvijā ļoti daudz entuziasti. Ļoti daudz. Nu ko, draugi, izskatās pasākums ir aizvadīts, veiksmīgi, ir beidzies. Ļoti forši bija, daudz cilvēki, ir interesanti un noteikti nākotnē iesaku arī tev atbraukt uz šeieni ciemos vai arī vienkārši atbraukt tāpat starp citu Cīravā, ļoti skaists dabas parks. Tā kā jā, superīga diena, paldies jums, ka bijāt ar mani un tad jau noteikti tiekamies kādā citā video. Čau!